Tikšanās ar Jēzu mūs atpestīja. Apustuliskā dedzība liecina, ka vēlamies mīlēt tā, kā mūs māca Jēzus. To redzam Svētā Pāvila dzīvē. Viņa piemērs ir svarīgs arī mūsdienu cilvēkam. Katram kristietim ir jābūt apustuliskās dedzības pilnam. Šī rīta dievkalpojuma laikā teica Francisks. Ir arī tā dēvētie salona kristieši, vai ne? Viņi ir labi izglītoti, kulturāli, bet nespēj dzemdināt baznīcai bērnus. Esam aicināti lūgt Svēto garu, lai dāvā mums visiem apustulisko dedzību. Esam aicināti lūgt, lai viņš dāvā žēlastību spēt sagādāt nērtības tur, kur baznīca ir ieslīgusi pārāk lielā apmierinātībā, lai dot žēlastību iet uz perifērijām. Baznīcai tas ir ļoti vajadzīgs. Mums nav jādodas uz tālām zemēm, kā to darīja lieli misionāri, bet ir jāatklāj Kristus mīlestība un patiesība pilsētā, vidē, kurā dzīvojam. Mūsdienu cilvēkiem ir vajadzīga Jēzus Kristus vēsts. Lūksim Svētā gara žēlastību būt dedzīgiem kristiešiem. Un, ja sagādājam nērtības, lai ir slavēts Kungs. Uz priekšu, kā Kungs saka Pāvilam, drosmi. Si diamo fastidio, benedetto sia il Signore. Avanti, come dice il Signore a Paolo, coraggio.